Labdien, Segliņkungs! It kā jau ir priekšvēlēšana laiks un mums vajadzētu runāt par politiku, bet man ir citi jautājumi. Pie manis ir nonākusi informācija, ka jums ir attiecības ar Dombrovski. Mēs varētu izrunāt šo lietu? Mēs izrunāsim šo lietu. Mēs izrunāsim šo lietu, lai nonāktu pie vienāda viedokļa. Nu tad jums ar Valdi Dombrovski tomēr ir vairāk nekā politiskas attiecības? Izskatās, ka jā. Wow! Nē, nu no vienas puses jau forši, nu un tā romantiski. Nu, bet vai tad šis ir tas īstais laiks, kad vajadzētu veidot šādas attiecības? Tad tas nav patīkams, ticiet man. Man ir ar žurnālistiem jārunā. Tas, kas man ir zināms, man ir jāstāsta jums un sabiedrībai. Un kad jums bija pirmais randiņš? Man šķiet, ka pirmdien rītā. Kad tad pārējie par to uzzināja? Jau piekdien, sestdien, svētdien gaisā sāk virmot dažādas baumas. Un jums abiem tas tiešām ir nopietni? Mēs pieejam tai lietai ļoti, ļoti atbildīgi. Nu jā, bet zinātāji saka, ka jūs abi ar Valdu plānojat kāzas Lasvegasā. Nu, kā saka, slepus. Šādus pārmetumus es nepieņemšu kategoriski. Jo nevar būt tā, ka mēs kaut ko slepeni lemjam, pēc tam cilvēks nostādām fakta priekšā. Tātad jums ir tīra un skaista mīlestība? Jā, tāda ir mana pozīcija. Un kāzas būs lielas ar vērienu? Par to vēl šobrīd nav spriests. Mums jau maziņš tieslietu sistēmā tas budžets. Nu, bet runā jau, ka jūs, balodīši, pēdējā laikā par šo un to ķīvējaties. Nu, ir reizes. Nu, varbūt maz vēl esam kopā. Maz ir tas laiks. Un arī tieši pašu premjeru personīgi pazīst ļoti maz. Tagad kopā 3 mēneši. Un tās nesaskaņas vairāk rodās kādreiz un iznāk tāda dzirksteļošana uz ārpus, tādēļ, ka tā vietā, lai arī sēžam vienā mājā un vienu stāvu, viens no otru tā vietā, lai piezvanītu un izrunātos, kas tur bija, kāpēc tā ir, izskan kādi paziņojumi, kur rada tādu, patiešām var šķisties, pats paskatos televīziju vai paskatos avīzi, var radīt tādu sajūtu, kad ir kāds kašķis. Un ko tad plānojat? Savā medus mēnesī? Redziet, mums būs naudas tik, cik būs, un būs jau jāmāk iekļauties. Nu, es jau jums gan ieteiktu aizbraukt tepat uz Lietuvu, uz Palangu, tur tagad ir skaisti. Bet sakiet, kas jums būs vedēji? Nāks premjers ar naudas rāmi. Kā saka, dziedi vai raudi, bet tai rāmī jau ir jāiekļaujas. Tas tāpat kā mums katram savā dzīvē. Paldies, Segliņkungs! Un, kā saka, lai jums ceļš baltām rozēm kaisīts, lai veicas gan politikā, gan arī privātajā dzīvē. Ar jums kopā bija Nora Koks, operators Salauztā sirds, brīnišķīgās vakarziņas.